Atļauj man par tevi palūgt, un šīs lūkšanas beigās pasaka āmen, lai tas piepildās tavā dzīvē. Es ļoti lūdzu svētī šī cilvēka likteni, lai viņš ir pilnībā tavā kontrolē. Un viss, kas traucē tam, vai tie ir lāsti, vai tie ir grēki, vai tie ir vēlnišķie spēki, vai tie ir kādi cilvēki, kas ļoti spēcīgi ietekmē šī cilvēka dzīvi, lai tas viss ir pilnībā sagrauts, lai tas ir noņemts no viņa dzīves. Palīdz šim cilvēkam, lai viņam ieiet sirdī ticības gars, mīlestības gars, lai viņam ir spēks dzīvot un darīt to, ko tu vēlies, mans mīļais kungs. Es tev ļoti lūdzu, dod viņam gudrības un atklāsmes garu, lai viņš izprot tavus svētos rakstus, Bībeli. Es ļoti lūdzu, palīdz, lai viņam ir personīgas attiecības ar tevi, lai viņš neiet uz kompromisu ar tavu gribu, ar to, ko tu viņam esi atklājis, kas tev ir tīkams un kas tev nav tīkams viņa dzīvē. Es tev ļoti lūdzu, lai tas viss ir paņemts projām, lai atkarības ir paņemts projām, visu, ko viņš nevar uzvarēt, un viņš zina, ka tas ir grēks, ka tas tev nav tīkams. Tev ļoti lūdzu, sakārto viņa iekšējo cilvēku, sakārto viņa domas, un dod Dievs dārgais, lai par viņu ir tava dievišķā aizsardzība un tava žēlastība, lai ietin viņu, un lai viņš redz to, ka tu viņam palīdz un ka tu viņu sargā. Es to visu lūdzu Jēzus Kristus vārdā. Āmen. Nospied tagad lūdzu uz plusiņu, lai piesakotu manam kanālam, jo es publicēju raidījumus, kas izmaina cilvēka dzīves.